ja mēs runājam par tiem, arī par mežiem, un mēs runājam, arī paņemam otru daudzdzīvokļu ēkas, vai pašvaldība var ietekmēt, ka šīs daudzdzīvokļu ēkas tiek atjaunotas vai nevar? Skaidrs, ka var. Bet, protams, ka var. Lielākā daļa vai to dara, to nedara. Un tajā mirklī tas ir tā, teiksim tā, ka šobrīd trūkst ir, jā, mēs bumbiņu sakam, mētājam pa visiem, izņemot, mēs daudz runājam, bet mēs maz darām. Kā pašvaldībās strādā? Vismaz kā man tā pieredze rāda, tajā mirklī, kad pašvaldībā ir likumi tiek noteikts, tad pašvaldība sāk darboties. Piemērs. Energopārvaldība. Es ceru, ka kāds liekas pretī pēc šī raidījuma. Par šito jautājumu, ka Zemkungs var jau uzreiz kliegt. Nē, bet tas ir piemērs par energopārvaldību. Par energopārvaldību, kas ir? Tā ir pratība apsaimniekot savus ēkas. Un daudz mēs jau 20 gadus jau par to runājam, ka jā, ka to mēs varam zināt, kā sekot līdz, kā mēs pašvaldības ēkās tērējam enerģiju. Tajā mirklī, kad šis likums, tātad energoefektivitātes likuma grozījums sākās spēkās pagājušā gadā, kad uzlika visām pašvaldībām obligāti, tad tajā mirklī daudz pašvaldības uzreiz sāk ar to nodarboties, un tas ir tas, kas motivēja.